Šajā video apskatīsimies mūksalas apgriešanās vietu, kas ir pretīm CSDD apskatei, uz ko tad diezgan bieži šeit kursanti iekrīt. Te tagad viss ir salabots, tā kā šeit ir ļoti forša bremzēšanās josla, kurā mēs varam iegriezt un saulēcīgi jau sākt pēc tam samazināt ātrumu pirms šīta pagrieziena. Un tad tā galvenā kļūda, kas parasti kursantiem rodās, ne tas, kad mēs tātad neiedodam ceļu automašīnām, kuras tu mums virzās pa galveno ceļu, bet tas, ka mēs nepamanam šo te ceļazīmi. Tātad 70 km/h. Te ir svarīgi pirmkārt pamanīt to zīmi, novērtēt un attiecīgi arī uzņemt šo te ātrumu uz šiem te 70 km/h. Tad pie viena arī pieminēšu to, ka kursanti bieži prasa, uz kuru joslu tad es drīkstu griezt. Ja abas joslas ir brīvas, tad, protams, mēs drīkstam griezties gan uz kreiso, gan uz labo.